18. janvārī Daugavpilī notika Latvijas Nieru slimnieku asociācijas rīkotā konference, kas tika veltīta organizācijas 20 gadu pastāvēšanas jubilejai. Konferencē piedalījās Latvijas Nieru slimnieku asociācijas vadība, Latvijas vadošie nefroloģijas speciālisti, Latgalē dzīvojošie cilvēki, kuriem ir veikta nieres transplantācija, hemodialīzes pacienti, kā arī cilvēki, kuri ir gaidīšanas sarakstā uz nieres transplantāciju. Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Latgales nodaļas vadītāja Ligita Liepiņa pastāstīja, ka nodaļa darbojas jau 8 gadus, un tā ir izveidojusies no sākotnējās Daugavpils nodaļas. Ligita Liepiņa arī informēja, ka konferences galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par transplantācijas attīstību un problēmām Latvijā, lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos. Parasti šādas konferences tiek organizētas Rīgā, un tās ir izglītojošas, kurās piedalās vadošie valsts nefrologi, kur nieru pacienti, cilvēki, kuri pieslēgti mākslīgai nierei, cilvēki pēc nieres transplantācijas var tikties ar mediķiem, uzdot visus interesējošos jautājumus, saņemt konsultācijas, un tie ir tādi regulāri ikgadēji pasākumi. Bet Daugavpilī tas notiek pirmoreiz, arī šāda iespēja tiek dota, un noteikti Daugavpilī ir arī tāds mērķis, ka parasti, ja ir šis grūtais brīdis un tuviniekiem tiek lūgtas nieres transplantācijai no miruša cilvēka, tad bieži vien tiek uzdots jautājums, kur ir tie cilvēki, kuriem šīs nieres tiek transplantētas. Un ar šo konferenci šodien mēs gribam pateikt arī to, ka mēs esam tepat jums līdzās, kad šo cilvēku ir diezgan daudz, bet parasti pēc nieres transplantācijas cilvēks atsāk normālu dzīvi, viņš grib aizmirst smago slimību, visu pārdzīvoto, un viņš nestaigā tādiem skaļiem lozungiem, ka man ir transplantēta niere. Daugavpils novadā un Daugavpilī šobrīd dzīvo 27 cilvēki ar transplantētu nieri. Špoģu vidusskolas skolotāja Ņina Šakele, kur ir pārcietusi nieres transplantāciju, pastāstīja, ka visgrūtākais šajā procesā ir tieši psiholoģiskais stress, nevis fiziskie sarežģījumi. Я в корне не согласна, когда пресса говорит о том, что вот перенес очень тяжелую операцию, очень сложный стресс, наверное, да. Но физически... Es kategoriski nepiekrītu uzskatam, ka nieru transplantācija ir ļoti sarežģīta un smaga operācija. Pēc savas pieredzes var teikt, ka šī operācija nesagādā fiziskas ciešanas. Grūtākais ir tikt galā ar stresu. Psiholoģiski jāspēj samierināties ar to, ka tu esi savādāks nekā citi. Es jūtos tāpat kā jebkurš cilvēks, kuram nav bijusi transplantācija. Arī no apkārtējiem nejūtu pret sevi savādāk attieksmi. Veselība ir laba, protams, ir nelielas pēcoperācijas sekas, cukura un holesterīna līmeņa izmaiņas, taču tas nav nekas tāds, ar ko nevarētu tikt galā. Latvijas Nieru slimnieku asociācijas valdes locekle Jolanta Baranovska-Kaša 20 gadu laikā pārciet uz 3 nieru transplantācijas un par spīti veselības problēmām dzemdēja bērniņu. 3. transplantācijā par donoru kļuva Jolantas krustmāte. Viennozīmīgi saku, ka es biju gatava visu darīt, izpalīdzēt, un kad apstiprinājās, ka manas visas analīzes parāda to, ka es esmu noderīga, man nebija šaubu. Lai kā tur nedzirdētu šādas un tādas replikas no malas, ka tev ir 2 acis, tev ir 2 nieres, tās tev ir vajadzīgas. Es nebiju nevienu brīdi satraukta. Jolanta Baranovska-Kaša uzsvēra, ka ir jāveicina sabiedrības izpratne un iesaistīšanās, jo donoru trūkums ir ļoti būtiska problēma. Šodien ir tas, ka mēs tomēr gribētu uzrunāt Daugavpils slimnīcas vadību, lai viņi ir atsaucīgāki. Jo es saprotu, ka šeit ir problēma šā, ka no Daugavpils slimnīca nedod ziņas par potenciālajiem donoriem. Tā kā tas ir, es domāju, galvenais mērķis šobrīd uzrunāt Daugavpils slimnīcu, jo šeit ir ļoti daudz rindā stāvētāju, un varbūt tad būtu, jo šobrīd rinda ir gara, šobrīd vispār visā Eiropā, visur ir tas, ka šī rinda paliek aizvien garāka, un jo vairāk ir vajadzīgi dzīvē donori. Tā kā mēs ceram, ka Daugavpils slimnīcas vadība mūs sadzirdēs. Certificēts transplantologs Viktors Ševeļovs savā prezentācijā uzsvēra, ka lielākās Latvijas donoru slimnīcas ir Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīca un Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca. Kā liecina dati, Daugavpils reģionālā slimnīca kopš 2013. gada vairs nav Latvijas donoru slimnīcu skaitā. Viktors Ševeļovs informēja, ka to cilvēku skaitam, kuri gaida transplantāciju, ir tendence pieaugt, un rindas palielināšanos veicina dažādas problēmas. Iedzīvotāju skaita samazināšanās, strauja iedzīvotāju novecošana, kā arī donoru orgānu trūkums reģionālajās slimnīcās. Konferencē piedalījās arī Daugavpils reģionālās slimnīcas reanimatoloģijas un anestezioloģijas nodaļas vadītājs Anatolijs Turanoks, kurš apliecināja, ka Daugavpils reģionālā slimnīca tuvākajā laikā uzsāks risināt aktuālo jautājumu par donoru orgānu trūkumu.
Viens no konferences uzdevumiem bija arī izglītot hemodialīzes pacientus, kā arī cilvēkus pēc nieres transplantācijas, tāpēc visi klātesošie labprāt izmanto izdevību un uzdeva jautājumus vadošiem jomas speciālistiem.